Es gatavojos savam otrajam ceļojumam ar elektroauto un šodien gribu pārbaudīt vienu hipotēzi un parādīt arī jums par to, kā tad ir jāplāno uzlādes dodoties tādā garākā braucienā, kurā jums nepietiek ar vienu pilnu bateriju, lai nokļūtu tur, kur jūs gribat nokļūt, un pa ceļam ir jāstājas un jālādē baterija. Un stāsts būs par 20-80, jeb 80-20 principu, proti, jebkurš elektroauto vislabāk, visātrāk lādējas baterijas stāvoklī no 20 līdz 80%. Un tā hipotēze ir tāda, ka auto no 20 līdz 80% lādējas tikpat ilgi, kā baterijas stāvoklī no 80 līdz 100%. To nu šodien mēģināšu noskaidrot, vai tā tiešām ir. Esmu ieradies jaunajā Neste elektroauto uzlādes stacijā, Lucavsalas ielā 1 Rīgā pie Mūku salas apļa, un šeit tad arī veikšu šo testu. Mans baterijas stāvoklis ir tieši 20%. Sākam lādēt, uzņemam laiku un skatāmies, cik ilgs laiks man paies, lai bateriju pielādētu līdz 80%. Tātad, kas tad šī ir par staciju? Tātad Neste stacija, kura var dot ārā maksimāli 200 kW lielu uzlādes jaudu. Mans auto gan var paņemt pretī tikai 125 kW, kas tad būtu tas maksimums, ko es no šīs stacijas varu saņemt. Un tad skatāmies, ka šobrīd lādēšana ir 67%, un šobrīd es lādējos ar 113 kW lielu jaudu. Un pagāja mazs brīdis, tātad šobrīd baterijas stāvoklis 71% un jauda jau nokritusies uz 103 kW un turpina kristies. Tātad baterija paliek pilnāka, uzlādes jauda samazinās 102 kW. Eksperimenta pirmā daļa noslēgusies. Uzlāde no 20 līdz 80% paņēma 23 minūtes un 51 sekundi. Lādējam auto tālāk un skatāmies, cik daudz laika tad būs nepieciešams, lai auto uzlādētu pilnībā, nu jau no 80% līdz pilnai baterijai 100%. Eksperimenta otrā daļa ir noslēgusies. Uzlādē 80-100%, 19 minūtes 54 sekundes. Līdz ar to varētu teikt, ka mana hipotēze apstiprinās un nav nekāda jēga braucot tālus gabals to bateriju spiest pavisam pilnu, jo divas uzlādes 20-80% būs tas pats, kas viena uzlāde 20-100%. Bet pirmajā gadījumā jūs enerģiju iegūstat daudz vairāk.